aiziesim pa Grafton Streetu, parādīt, kur ir. Jā. Un tad aiziesim iziesim cauri Stevens Green parkam. Tas ir lielākais, skaistākais centra parks, ļoti skaists. Vai tev mājās kaut ko, vai tev mājās negaršīgi dod kaut ko? Tas ir process. Burgerkingā gribiet, ja? Es jau gribu. Tu gribi burgerkingā? Ļoti gribas. Ko tu gribas? Ļoti! Burgerkingā, jā? Čaprīti to karaļu uzliek. Jā! Tīpēc izskata. Vai Gibsons, angļu stila bāģis. Vai tramvai. Šitā ir kaiva. Tā, ka šņās tev tā lielā māja tālumā. Bankas māja. Pārbraucam pāri Lipei upei. Jā, ļoti daudz šeit. Ugunsdzēsēji. Ričuks var izīrēt. Ja gribās. Jā, uzspēdis kur? Atbrauc apakaļ, jāliec. Viņam noīra ričuku un brauc. Bet var arī nenoīrēt. Latvijā noteikti džeki pienāk ar stangām un nenoīrēt. Es tev velosipēdi svierīgi ceļu vidu pēc. Iekšā pagalmā. Šī ir slavenā Trinity koledža, slavenākā īrijā, pamatīgākā. Lakefield, I was in myself. Es tur arī tejos skolu, es šeit mācos, es kā šeit cauri, šeit. Gribat mācīties Trinity koledžā? Es nezinu, labāk ir. Tev netraucēt? Vakarskolā Rīgā kaut kur. Nu, darba. Kur pēc darba tu iet mācīties, ja? Kāds teica? Īrijā pirmā augstākā izglītība ir par velti. Ja tu pēc tam turpini kaut ko citu vai tālāk, tad tev jau ir jāmaksā. Pirmais augstskolas diploms ir par velti. Esam uz slavenās Grafton Street. Gāja iela centrālā, tā kā Zviedrijā. Līdzīgais aizmirst, tik kā viņi sauc. Zviedrija arī slavenā Gāja iela. Kādreiz, es jau stāstīšu, kādreiz šī bija vai otrā vai trešā dārgākā pasaulē īres ziņā veikala. Nu, tagad jau arī viena no dārgākām. Viena no dārgākām, bet nu jau tās cenas, protams, sakrā krīze nokritušās. Vairs viņas nav tik augstas. Es vienkārši nofilmēju savu potenciālo vietu, kur man būs jāspēlē ģitāra drīz. Ja es gribēšu īrijā vēl padzīvot, tad man jāuzspēlē būs. Man tik darēt Jēkabs līdz dēls vecākais, kas drusku ģitāru spēlē samērā labi. Tad mums būtu drusku aktions arī muzikālā veidā, jo latviski viņi jau... Bet nu tāpat es domāju, ka pārāk viens vārdos uz ielas neieklausās. Protams.
Te galvenais tas notikums. Tas ir kā tāds rituāls iemest ielas muzikantam. Kā var dzirdēt skaņas dažādas. Baigais rock'n'rolls atkal kur. Pagrauzīties, kā es vajag man atskars lūdzu, ka piens ir jānopērk. Kāpēc? Iemet kaut kādu. Iemet obligāti. Tas ir filmēja. What is? 20 cents. Kur tu teici? Kas ir kur? Tur tās šķērsēliņas ir Chanel veikals. Te ir Swarovski kristāla oficiālais veikals. Te ir McDonald's, Burger Kings. Bet mums ir ļoti labs muzikālais fons. Mums nav jāliek apakšā skaņas celiņš video vairāk speciāli. Tas jā. Tev vajadzētu vispār palikt. Ja, visādas intervijas un visu interviju mēs saukt uz šejienu, ne? Visi ir latvieši uz interviju šeit. I know. You have a very nice dog. Her name's Laika. Laika? It's Russian Laika, yes? I know. Are you Russian? No, I'm close to Russian. We are Latvians. Ah, yes. You know the name Laika. Yeah, we know. It means husky. Laikas went to cosmos. Yes, I know. Laika. No, but I named her after the dog. Laika was the first dog in space. She was held by the Russians. She never came back home. Orbiting around the earth in a little station. She is trapped to receive. She cannot move back. But the next to Mars, you can see her in the sky. She is lost among the stars, far away to go. Lie down, you can understand attendance when you know they'll make good time. Hey, the sirens call, sing all you want. I will not hear what you say, 'cause I need to know how. I need to know how to live my life as meant to be. And I will hold on hope. I won't let you choke. I'll turn you around your neck, and I find strength in pain. I will know my name. Caution, let's go again. Šobrīd dodos uz
tikšanos ar latviešiem. Vārtu ailē, tēc. Te Stefans iet uz savu parku. Jā, mēs iesim cauri. Mēs iesim cauri šim parkam, tad mēs drusku varēsim vēl. Stefan tagad iestājies arkā un rāda, ka tu esi Stefans, nevis Arkādijs. Nu re, tas ir tavs Stefana parks. Pēc Rīgā nevar būt tik smuki parki. Taču tie paši augi var augt un tāpat zāli. Tie paši augi nevar augt, te ir klimats savādāk. Jau dzirdējām, ka aug palmas un bērzi. Bet smuks tāds novakars. Redz, ka jau ir palmas, ne, bet tādi augi laikam, kas Rīgā izsaukt. Nu tā mierīgi. Šī ir baznīciņa, kur īrē latvieši un kur notiek latviešu draudzes dievkalpojumi, kuras vada Uģis Brūkleni. Šobrīd esmu šajā baznīcā iekšā vēl šobrīd neesmu, bet tur būšu laikam svētdien. Pašlaik. Kāpēc tu atpaliec? Mēs neatpaliek, tas visiem priekšā, esmu izrāvies. Tikai uz otru pusi īrijā viss otrādi. Šitas ir draudzes nams, kurā šovakar man būs jāsatiekas ar latviešiem. Kur Stefans ielasīs kādu dzejoli, viņa ausīs. Kur man būs kaut kas bišķiņ jāuzdzied. Varbūt pat daudz. Ejam iekšā. Sveicināts. Labvakar. Nu, esam Viss ir atpēsts. Mācītājs. Jā. Labvakar. Nu, jā, Sveiks. atkal redzēt. Sveiks. Man jau nav mašīna, man nav, es redzēju. Dēls iet pirmo dienu iziet, tagad viņam uzreiz vajadzēja kaut ko iet apskatīties ar kājām, viņš tur GPS ieslēdz, lai nepazaudētu kaut kādu mašīnu, brauc pret viņu vienu pagaidām. Pirmā mašīna, viņš sastāv, viņš rāda viņai, lai uguns ieslēdz. Pēkšņi viņš brauc 100 mašīnu. Iziedāms uz lielās ielas. Arī mani augstais Dievs nosaucītu vārdā, nekā zālīnīcīgu, bet kā savu bērnu. Lielais mīlestības Dievs, tu mans tēvs un glābējs, visu piedevi tu man, Kristu savā dēlā. Zils un neās attēls, bet kas tas tāds ir? Kas tas ir, Imants? Tas ir īrijas projekts, tātad pirmajā lādētāja elektroautomašīna. Mašīna piebrauc ar karti, iesprauž karti, atverās vāciņš, piesprauž elektrību, 110 volts, piekonektējās, mašīna uzlādē, brauc tālāk. Nu, bet cik viņam jālādē ilgi tādu? Šis ir tāds ātrais variants, bet viņiem ir paredzēts arī pie mājām, kam būs elektromobīļi, tu mājā piebrauc uzlādē. Šis ir tāds, emergency, ja, tā, ka tev pēkšņi tu zini. Bet cik, ja viņš tur 10 minūtes palādē, viņš var braukt tālāk jau? Man liekas, ka bija kaut kas minimums, kaut kāda pusstunda, tas bija minimums, un pilnībā viņš laikam 2 stundu laikā uzlādē. Viņš vienkārši noliek autiņu, aiziet kaut kur iedzert kafiju, kamēr... piesprauž vādu klāt. Viņiem ir projekts, ka viņi principā kaut kādā līdz 12. gadam būs visās īrijas pilsētās šie lādētāji, un ka viņi dos nodokļu atlaides tiem autotirgotājiem, kur tieši elektromobilis. Nu, beidzot, tas laiks ir pienācis, jā. Skaidrs. Zilā gaita, jā.